Skaidra ideja par to, ko es runāju, bet es diemžēl aizmirsu. Man īstenībā arī tad, kad man vispār liekas muļķīgi mēģināt baigt plānot, tāpēc ka es nezinu. Man neliekas, ka kaut kas man neliekas, ka ir iespējams domāt kaut kādus modeļus, bet detalizēt izplānot dažādas lietas rakstīt skriptu vai kaut tam līdzīgas. Absolūti neinteresē. Viena lieta, kas prātā bija, bet arī jāņas par mēģināt replicēt, prāt nāc prātā, labāk, asprātīgāk vienalga. Es zinu, ka daudziem cilvēkiem, kas ir dzīvo autismu spektrā iekšā, ir tāds antagonisms. Man šķiet, ka tas nerad tiek novirzīts tādos dumjos virzienos. Tāpēc arī neirodiversitība ir tik ļoti svarīga, tāpēc, ka tas palīdz saprast pozīciju, teiksim, pasaulē. Ne? Ja citādi tu piedzimst, tu nesaproti to. Ok, man kaut kas skaišs. Kas man ir? Kāpēc es jūtos izplanēties? Kas notiek? Un potenciāli gadu laikā rodās tāds mazliet nevēlas ir iebūms pret vispār cilvēkiem. Tam līdzīgi. Gadījumā nav skaidrs, ko runa. Tāds mizantropisks reizēm rasties. Bet, ja piemēram cilvēks apzinās, un tad arī nav brīnums daudz cilvēku, kas man liekas tādiem daudziem ļauniem pārstāvjiem ir diezgan daudz cilvēku, kas ir neirāda atšķirībām. Taču viņi to savu pasauli ir novirzījuši nevis, lai kaut ko uzlabot, bet lai lietas padarīt sliktākas. Un tas diezgan skumji. Jā, bet neirodiversija kā kustība. Tā ir raksturīga. Jā.
reāli bail es vakar diezgan daudz materiāls, es neesmu ko no tā, bail. Man ir bail no kritikas. Jā, vienkārši bail un dīvainīgs padomā, kāpēc cilvēki maz baidīties kaut ko likt pasaulē, ne? Okay. Dažādi izskatās, ka diemžēl. Vispār piemēram, tādā platformā kā Instagram. Vienalga. Mēs varam runāt caur dienu par to briesmīgi šādu monopolu tā tālāk. Bet es vienkārši nesaprotu. Kāpēc komentāri daudzām lietām visur, kur kāpēc vienmēr iespējams atrast kaut kāds ārprātīgi indīgi komentārus. Visur. Tas ir dīvaini. Un daudz cilvēku saka, ok, tā vienkārši ir vāvu. Negribu slikt tas tāds domīšu veids, kā skatīties. Tāpat negribu iespēr, vienkārši kāpēc mums tāda lieta uzliek normāli vispār? Kāpēc mums vajadzētu? Kāpēc mums vajadzētu pieņemt tādu neatkalnu uzvedību? Kāpēc? Nevajadzētu. Tas, ko mums vajadzētu darīt, mums vajadzētu veicināt cilvēku smadzenes kustās bišķiņ. Vai, piemēram, tas pats ir kārī. Nevajag kāru, ne? Vienkārši. Kaut kāds stulbu argumentu, kas tur. Nevajag karu. Nav pasaules vēsturē bijis neviens karš pēc. Es nezinu. Varbūt mums viedoklis mainīt, papēt dziļāk. Jā, un tad arī kaut kāds nacionālais lepnums pumpēts. Mēs tur. Jo, mums aiziet. Dar kaut kāds šausmu aiziet. Arī tā identitāte vispār. Kas tas vispār ir? Man ne? Kaut kāds tāds. Ok. Tā kā visi cilvēki ar rozām attiecās, vai ne? Vai vienalga. Mums iet tur. Man liekas, tā identitāte ir, bet arī es nevēlos būt hierarhiju, bet šeit ir tāds identitātes, kas ir. Ir dažādas identitātes īstenībā, bet es nezinu, man personīgi bagās nacionāli kaut ko, kas ir tādā politiskā kustībā pielietojams. Tā nav grupa. Kas šādām grupām kopīgs, kas es piedzimšu. Ok. Es piedalos kaut kādā valsts apjātā, ok? Labi. Protams, tas nav nekas līdzīgi kā balstīts savu identitāti, profesijā, piemēram, līdzīgs. Tur nekāds slikti nav, man liekas, tās problēmas sākās tajā brīdī, kas tiek tāds fanātisms, teiksim, brīžos, kur rodas fanātisms. Un es jau dzīves daudz cilvēku, ok. Kā tad, piemēram, visiem šiem te krāsēnu brīkiem, kas te staigā apkārt ar karogiem, ne? Nu, te mums nāk uzteikt īstenībā, tas fakts, kas uztrauc ir labs pamats, tāpēc, ka Jā, iespējams, ka apveic šo apsvēršanu. Jā, atkarīgs no situācijas ir diezgan. Ok, man liekas, ka pieņemsim tā. Es pieļauju, ka ideja, šis būs rītīgs un kļūdos. Man liekas, ka... Es protams, būs stulbi. Bet tā var gadīties cilvēks. Man liekas, ka identitāte dažādi pielietojumi. Viens ir apspiestība. Piemēram, ok, ir kaut kas, ko tu vēlaties panākt. Ok.
grupa, vai ne? Un tad arī, vai ne? Tad eksistē tāda kā intersekcionalitāte, vai ne? Okay. Tas dažādu grupu pārstāvjiem. Mēs varam iestāties savām tiesībām. Nacionāls gadījumā šeit tas... Tas tur strādā globāli, bet piemēram, bet tad ir iespējams tā rādīt neatkarīgs vai ne par kādu tikai iestāties, jo piemēram, vai man identitāte ir, teiksim, kustina kaut kādu, mazliet apspriest grupu tiesības, vai arī varbūt varēs iestāties tādā pozīcijā, kas apspiež, ne? Man liekas arī svarīgi ir. Bet jau kurā gadījumā es īsti nezinu, kāds varbūt jūs zināt, kāds pielietojums, vai ne? Un arī bieži vien es varu pateikt kādas problēmas, kas ir saskatīt. Viena problēma ir tā, bieži vien tāds fanātisms daudziem. Bet arī ne visiem, vai ne? Tu jau var teikt, jebkuri savā ziņā. Un arī tas, ka nav, tas nevienmēr. Piemēram, mēs runājam, teiksim, par neirodiversitīti, piemēram. Ok. Autisms, ok. Tā identitāte. Mēs tur iestāties, piemēram, lai es varētu no mājām strādāt kaut ko. Ok. Bet, ja piemēram, tāda identitāte kā es tur amerikāns, tā man identitāte. Starp citu, intersekcionalitāte ir dažādas, bet, piemēram, ok. Vai kāds iestājas par hegemonisku struktūru. Forši. Un arī es jau, jā, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Esmu godīgs ārpus savas saprašanas, jau diezgan vairāk minūtes šeit. Kā šķiet, tas ir absolūti idiotiski pulcēt. Es nezinu. Man reizēm tāds... Man gribās atrast muļķu lomā. Gribās, jā. Demonstrēt, ko nesaprotu. Un no. Tā tālāk. Šur darbi. Iespējams, tas ir tāpēc, ka es to visu garien sadarīju. Un rezultātā man ir jauna kompleksa. Tas nozīmē, ka nedēļas ņemties to visu garien. Bet jā, man liekas, ka
šajā platformā es neredzu, ko jūs sagaidīsiet. Tas būs kaut kas, es pat nezinu, kas tas būs. Nekas. Daudziem cilvēkiem patīk sports. Skatīties. Un piemēram, visi arī par savām komandām. Ja tāds nacionālās komandas neeksistētu, es arī skatītos. Diezgan interesanti, sākumā kāds dažs minūtes. Tā ir, ka šis būtu, šķiet, nebūs. Pēc tam rūdz kaut kāds flows. Šī cīņa standartiem. Es nezinu, cik bieži redzēt cilvēku. Atkarīgs, protams, kādā vidī dzīvojot, atrodas. Mēsim kaut ko citu. Pagaidām, cik laika.
Es arī īstenībā zinu, ka jūs korrezējat šādu. Man liekas, ka viņa tā kamera pārāk plāta, lai tu. Es prieku, ka absolūti neizskatās šobrīd. Bet tas ir ok, jo šis ir programmēšanas testojums. Dzīves deģinu reizēm nav īsti skaidrs, vai tajā, neviens no mums šeit nav nācis pēc pašu izvēles. Un reizēm īsti, kāpēc, jā, ok. Neteikšu, ko gribēju teikt, bet kodām. Tu varētu labākie momenti. Wow, tu esi pārējais. Nē, tāpēc, ka vispār, lai ko, lai arī būtu darīt diezgan daudz brāntīgu momentu. Arī subjektīvs variants tā tālāk. Man liekas, ka es nezinu. Man īstenībā gribās rādīt to neglīto aspektu, arī kas šis ir. Bet man šķiet, ka neglītie aspekti bieži vien ir ļoti svarīgi. Nākal, protams, subjektīvs vērtējums.
itself quite often is. I mean, I don't know. I have to admit that clueless, totally. But okay. One more jazz, and then we quit.